Pēc šausmīgas nakts Kijivai, kad Ukrainas pretgaisa aizsardzība nespēja notriekt nevienu Krievijas balistisko raķeti, parādījās ziņa, kas šokē vēl vairāk. Pagājušajā nedēļā tikšanās laikā Baltijā namā Donalds Trumps personīgi noraidīja Volodimira Zeļenska lūgumu nodot Ukrainai 100 papildu pārtvērē raķešu Patriot sistēmām. Atteikuma iemesls ir tas pats deficīts, kuru mēs ar jums apspriedām iepriekšējā raidījumā. Trumps atsaucās uz šo raķešu trūkumu ASV noliktavās un paziņoja, ka tās pašām Savienotajām valstīm ir nepieciešamas, lai aizsargātu objektus tuvajos austrumos un Persijas līča valstīs karā ar Irānu. Un šis atteikums neizskanēja vakumā, tas sakrita ar nakti, kad Krievijas raķešu uzbrukums Kijivai izmaksāja Ukrainai. Fiziski neviens ballistiskais šāviņš netika notriekts. Tajā pašā laikā Zelenskis godīgi atzina, ka šogad pretgaisa aizsardzības raķešu piegādes no mūsu partneriem kopumā ir samazinājušās vairākas reizes salīdzinot ar pagājušo gadu. Savukārt šajā laikā Krievija sāka masveidā iznīcināt lielo tiešsaistes tirdzniecības platformu preču noliktavas Ukrainā un acīm redzot ir gatava izraisīt īstu humanitāro krīzi. No otras puses, arvien vairāk avotu apgalvo, ka sarunas par licences piešķiršanu Patriot raķešu ražošanai Ukrainā turpinās. Vai arī pašas raķetes sākotnējā posmā Ukrainai ražos tieši Vācija. Kopumā noskaidrosim šo sarežģīto jautājumu kopā. Mani sauc Aleksejs Pečijs, sāksim, bet pirms mēs sākam, lūdzu uzreiz abonējiet šo YouTube kanālu, nospiediet pogu abonēt, pārbaudiet tagad, vai jūs personīgi jau esat abonējis, mēs tuvojamies 300 000 abonentu atzīmei, tāpēc būšu pateicīgs par katru jūsu abonēšanu. Tātad, šodien Financial Times šokēja ar detaļām par to, kā Trumps atkal pameta Ukrainu. 29. jūlijā, savas vizītes laikā Vašingtonā, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vērsās pie Donalda Trumpa ar lūgumu nodot Ukrainai tā saukto Patriot pārtvērēju raķešu ziemas paketi. Tas ir, jau iepriekš pirms iestājās augstums, kad Krievijas uzbrukuma enerģētikai tradicionāli pastiprinās. Zelenskis lūdza 300 raķešu, pa 100 raķetēm katram ziemas mēnesim. Un šodien, starp citu, Ukrainas militārais eksperts un sakaru speciālists Sergejs Flešbeskresnovs paziņoja, ka Krievijas armija spēja ražot un izmantot uzbrukumiem Ukrainai aptuveni 100 ballistisko raķešu katru mēnesi. Kopumā Ukrainas pieprasījums bija pamatots, ka mums šīs 300 raķetes ziemai ir vajadzīgas ne tāpat vien. Ne tāpat vien mēs lūdzam tieši šo daudzumu. Un pēc Financial Times datiem runa tiešām bija tieši par 300 papildu pārtvērēju raķešu. Un Trumps uz to atbildēja ar atteikumu, paskaidrojot to ar deficītu, kas radies militārās kampaņas pret Irānu dēļ. Amerikāņu krājumi, viņš saka, ir nepieciešami, lai aizsargātu pašas Savienoto valstu objektus un sabiedrotos Persijas līcī. Tajā pašā laikā, kā precizē Reuters, atsaucoties uz 4 avotiem, kas ir pazīstami ar diskusiju gaitu, dialogs par licences nodošanu pašai raķešu, Patriot raķešu ražošanai Ukrainā nav pārtraukts. Sarunas turpinās, taču tieši gatavo raķešu fiziska nodošana šeit un tagad nav iespējama. Un šeit parādījās svarīga detaļa. Izrādījās, ka Ukraina jau Džo Baidena administrācijas laikā bija vērsusies pēc licences Patriot raķešu ražošanai. Tātad tā nav kāda jauna, spontāna radusies ideja. Nē. Tas ir jautājums, ko Ukrainas puse ceļ jau ne pirmo gadu un kas katru reizi sastopas ar vienu un to pašu sienu. Amerikāņu ražotāji nav gatavi dalīties ar tik jutīgu tehnoloģiju pat ar sabiedrotajiem. Bet, būsim godīgi, ja Džo Baidena laikā šī nelaimīgā licence būtu izsniegta, šodien Ukraina jau fiziski pati ražotu Patriot pārtvērēju raķetes un nebūtu nepieciešams braukt un lūgt Donaldu Trumpu dot mums šīs raķetes. Es stāvu vienkārši. Ak, karsti! Sekos.
sekos. Dima Torzok. Trīsimti, 400. Es vienkārši stāvu sasodīts. Man ir karsti, es degu sasodīts. Bet tikmēr naktī uz 5. augustā Krievijas karavīri 3. reizi nedēļas laikā veica masveida uzbrukumu Kīvai un Kīvas apgabalam. Uzbrukuma rezultātā Kīvā gāja bojā 1 cilvēks, vēl 24 tika ievainoti. Obuloņas rajonā cieta dzīvojamā daudzstāva ēka, kurā izcēlās ugunsgrēks, dega noliktavas, biroja ēka un nedzīvojamās būves. Desnes rajonā galvaspilsētā aizdegās noliktava, bet raķetes atlūzas nokrita pie dzīvojamās mājas. Hološijas rajonā daļēji tika iznīcināta privātmāja un notika amoņaka noplūde, jo trāpīja nedzīvojamai ēkai. Diemžēl zem gruvešiem palika cilvēki. Kīvas apgabalā no triecieniem gāja bojā 14 cilvēki. 27 tika ievainoti. Uzbrukumiem tika pakļauta Brovaru pilsēta un vairākas apdzīvotas vietas, kur loģistikas un noliktavu kompleksu teritorijā izcēlās plaši ugunsgrēki, ražošanas uzņēmumos, tirdzniecības un citos objektos. Tāpat aizdegās loģistikas kompleksi Bučas rajonā un uzņēmumi Kalinovkas ciemā. Pirms tam atgādinu, Krievija veica masveida triecienu ar balistiskajām raķetēm Kīvai un Kīvas apgabalam naktī uz 1. augustu. Toreiz gāja bojā 9 cilvēki. Vairāk nekā 30 tika ievainoti. Tika bojātas 13 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, 4 privātmājas, administratīvās un nedzīvojamās ēkas, kino studija, 1 veikals un automašīnas. Nedaudz agrāk, 30. jūlijā, Krievijas raķešu trieciena rezultātā Kīvā gāja bojā 1 cilvēks. Vēl 2 tika ievainoti. Kīvas apgabalā cieta 5 cilvēki. Tāpat tajā pašā dienā uzbrukumam tika pakļauta arī Ļvova un Radušnes ciemats Dņepropetrauskas apgabalā. Radušnes ciematā gāja bojā 5 cilvēki. Tā bija viena ģimene, ieskaitot bērnus. Un šeit, kā jūs saprotat, ir ļoti uzskatāmi, lai cik dīvaini tas arī neskanētu, pretgaisa aizsardzības raķešu deficīta matemātika. Piemēram, naktī uz 1. augustu Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēma notrieca 90% palaisto dronu. Bet ar balistiku bija pilnīgs fiasko. Un arī naktī uz 1. augustu. Un arī naktī uz 5. augustā, diemžēl, Ukrainas pretgaisa aizsardzība nenotrieca nevienu balistisko raķeti. Nevienu. Un šeit es vienkārši atgādināšu par paša Donalda Trumpa neapdomību, kurš nostādīja Ukrainu šādā situācijā. Lai salīdzinātu problēmas mērogu, pirmajās konflikta sāsināšanās dienās ar Irānu, proti marta sākumā, ASV un partneri iztērēja simtiem FAAD pārtvērēju un oficiāli vairāk nekā 800 Patriot pārtvērēju. Lai gan ASV gada laikā saražo nedaudz vairāk nekā 600 PSI-3 raķešu. Šajā pašā periodā ASV nodeva Ukrainai aptuveni 90 norakstītus Izraēlas pārtvērējus, PAC-2. Tātad tās ir novecojušas raķetes. Tajā pašā laikā militārais padomnieks Sergejs Beskresnovs, pazīstams ar sagvārdu Flash, paskaidroja, cik daudz balistisko raķešu Krievija fiziski spēja palaist uz Ukrainu katru mēnesi. Parādot problēmas mērogu ne tikai atsevišķās naktīs, bet visas kara gaitas dinamikā. Un viņa novērtējums apstiprina, ka pašreizējās apšaudes iekļaujas stabilā augošā tendencē izmantot tieši balistiskās raķetes. Tātad Krievi ir sapratuši, ka jāuzbrūk tieši ar balistiku, jo Ukraina diemžēl no tās nespēja aizsargāties. Pēc Flasha teiktā, Krievija var izšaut uz Ukrainu apmēram 100 balistisko raķešu mēnesī. Cieš ne tikai dzīvojamie rajoni, šonakt trāpīja arī lieliem civilajiem objektiem. Tie ir epicentra, Novaja Počta un Rozetka noliktavas. Mazumtirgotājiem ir iznīcinātas noliktavas un ražošanas jaudas, un kā redzam, Krievija ir pārgājusi pie triecieniem tieši pa noliktavām un loģistiku. Un kā saka Flash, citāts: Tagad Krieviem ir vienalga, ko uzbrukt. Viņi veic triecienus pa noliktavām ar pārtiku un būvmateriāliem, mazumtirdzniecības veikaliem, ražošanas objektiem. Un, diemžēl, šādi uzbrukumi turpināsies.
Tāpēc, draugi, es domāju, ka jau ir acīm redzams, ka visi loģistikas kanāli Ukrainā ir jāpārveido. Tas nozīmē, ka lieliem nolitavām nevajadzētu būt. Maksimāla izkliede. Tas jau ir izdzīvošanas jautājums. Nu šķiet, dodiet Ukrainai licenci ražot raķetes, tā pati sev saražos šīs pātvērēja raķetes Patriot. Un te ir nianses. Šodien plašsaziņas līdzekļi atklāja detaļas par diskusiju saistībā ar PAK-3 raķešu ražošanas uzsākšanu tieši Ukrainas teritorijā. Tas nozīmē, ka paralēli atteikumam piegādāt gatavas raķetes šeit un tagad turpinās sarunas par to, lai Ukraina ar laiku varētu tās ražot pati. Šodien pēc Reuters datiem apspriežamās iespējas ietver atsevišķu Patriot raķešu komponentu ražošanu Ukrainā, kam sekotu gatavās raķetes montāža jau Vācijā. Otra iespēja ir Ukrainas pievienošanās esošajai ASV un Eiropas programmai Patriot pārtvērē raķešu ražošanai, vai arī Kijevai tiktu dota iespēja ražot lētāku PAK-3 raķetes versiju. Lūk, par ko es runāju iepriekšējos raidījumos. Labi, jūs nevēlaties dalīties ar vismodernākās PAK-3 raķetes tehnoloģijām, tad dodiet tā saucamo eksporta versiju. Tā ir nedaudz lētāka, nedaudz vienkāršāka, bet tomēr arī spēj tikt galā arī ar balistiskajiem mērķiem. Un lūk, Trumpa administrācijas pārstāvis arī paziņoja, ka ASV izskata vairākus potenciālos nākotnes sadarbības virzienus aizsardzības rūpniecības jomā ar Ukrainu, atzīmējot, ka jebkuram līgumam ir jāņem vērā amerikāņu tehnoloģija aizsardzība. Pēc avotu sniegtās informācijas visreālākā iespēja tomēr tiek uzskatīta tikai komponentu ražošana Ukrainā un to galīgā montāža, lai iegūtu gatavu raķeti jau Vācijā. Turklāt pat gadījumā, ja tiks panākta vienošanās, Ukraina tuvākajā laikā nevarēs saņemt jaunas raķetes. Pēc avotu aplēsēm jauna ražošanas līnija palaišana parasti aizņem vismaz 3 gadus pēc licences līguma parakstīšanas. Tātad tā ir ļoti tālas nākotnes lieta, bet raķetes, kā jūs saprotat, ir vajadzīgas jau šodien. Šeit likšu daudz punkti. Jūsu viedokļus un secinājumus rakstiet komentāros zem šī raidījuma, abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, to var izdarīt finansiāli, ziedojot, izmantojot saites un rekvizītus, kas norādīti šī video aprakstā. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi, uz redzēšanos visiem!